medicīnas klīnikas operāciju zālē. Un tūlīt mēs pacientam veiksim lāzeru hemoroidu operāciju, tā saukto lāzeru hemoroidu plastīju sakarā ar 3. pakāpes hemoroidālo slimību. Pacients ir 57 gadus vecs vīrietis, simptomātiska hemoroidālā slimība apmēram 3–4 gadus. Pamat sūdzības ir mezgla izkrišana, asiņošana, kā arī biežas trombozes epizodes. Apmēram pirms 3–4 nedēļām ambulatori veicām vienu no šīs trombozētās vietas ekscīzijām, tā saukto trombektomiju. Operācija ilga apmēram 15 minūtes. Vidēji mūsu klīnikā šādas operācijas ilgs no 8 līdz 25 minūtēm. Pacients šodien tiks izrakstīts no stacionāra. Fiziskās aktivitātes būs uzsākams apmēram pēc 3–4 dienām, ņemot vērā to, ka pacients profesionāls šoferis, iespējams mazliet ilgāk. Nākošā dienā no rīta ir sagaidāma mezglu tūska, kas vairumā gadījumā ir nesāpīga, par ko pacients ir brīdināts. Citas komplikācijas vai arī būtiski sarežģījuma operācijas laikā, kā arī agrīnē pēcoperācijas periodā novērojuši neesam. Tātad pacientam salīdzinoši ar parasto operāciju nav sagaidāmas ļoti izteiktas sāpes. Pēc vajadzības, protams, pacientam tiek izrakstīti pretsāpju līdzekļi. Pirmā vēdera izēja pacientam tiek sagaidīta apmēram pēc 24–48 stundām. Nepieciešamības gadījumos, īpaši, ja pacientam ir aizcietējumi, tas nozīmē vēdera mīkstinātājs. Office tipa profesijām pilna darbspēja atgriežas apmēram pēc 7–10 dienām, taču ir bijuši gadījumi, kad jau nākošā dienā pacients ir devies uz darbu. Fiziskā darba strādniekiem mazliet ilgāk.